1, 2, 3. Tagad, ja šis vārds ir tev, tagad ir tas laiks, ko tu visu laiku gaidīji. Apsolījums nāk, īstenojas tavā dzīvē. Jūtu pātrinājumu, nervozu sajūsmu, ka kaut kas liels notiks. Kaut kas liels nāk lejā tavā teritorijā, tavā grāmatā, tavā dzīvē, tavā nodaļā. Tas jau ir tikai iepriekš noteikts un paredzēts tavā grāmatā. Un tu ej tieši tajā. Katram debesīs ir rakstīta grāmata par viņiem. Psalms 139, 16. Un šis ir kulminācijas moments tavā grāmatā. Sižeta pavērsiens, negaidīts pagrieziens kādiem no jums, un tas būs ļoti aizraujoši. 1. Korintiešiem 2,9. Ko acs nav redzējis un auss nav dzirdējis, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Tas ir pārdabiski, lai arī kas tas būtu, tas nāks lejā tavā dzīvē. Kādam paaugstinājums, pārdabiska eksplozija, un Dievs saņems visu godu tajā. Cilvēks skatīsies uz tavu situāciju, un viņi zinās, ka tu to neizdarīji ar saviem spēkiem, ka tas noteikti ir pārdabiski. Daudzas acis būs uz tevi, daudz cilvēki griezīsies pie tevis, daudzi vēlēsies ar tevi runāt, intervēt tevi, un tu visu godu dosi Dievam katrā intervijā, situācijā, katrā iespējā. Tu dziedāsi slavu Dievam un norādīsi doties cilvēkiem atpakaļ pie Jēzus. Šis ir ļoti svarīgs laiks, šī beigu laika karā, jo paskaties uz demoniskiem aģentiem, kas ieviesti, kas paredzama programma, kas atklājas. Tie, kas ir svētā garā, tie jau zina, kas nāk, liela pievilšana, maldināšana. Mēs tiksim varani lietoti šajā sezonā, vedot cilvēkus patiesībā. Patiesība situācijā jau būs aģents, kas stāstīs, kas spiedīs uz masām, un cilvēki, kas pieslēgti pasaulē, tie iekritīs uz āķa, kas radīs smagumu, bet tu esi svaidīta un iepriekš iecelta tādam laikam kā šis. Man ir daudz Esteres, Dāvida, kas ir šajā kanālā, un Dievs formēja tevi priekš šī uzdevuma, sagatavoja tevi, un tu esi dievišķi pasargāta, nebaidies. Ap tevi ir īpaša svēta uguns, apsardzība ap tevi, un tu tiksi pasargāta, kad runās patiesību. Būs cilvēki, kas tevi turpinās vajāt, daudzi nāks pret tevi. Tie centīsies apturēt to, ko Dievs dara tevī un caur tevi, bet tas, kas ir tevī, ir lielāks nekā tas, kas nāk pret tevi. Tev ir Jēzus Kristus autoritāte. Lūkas 10:19. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Nekas tevi nespēs ievainot, lai arī kas notiktu tavā dzīvē, tas tevi ieliks vietās, ko pat neiedomājies. Tu runās ar cilvēkiem, kas ir augstās vietās, kam ir liela slava, un viņi tevi meklēs pēc dievišķa padoma, pēc pareizās kustības, kas pagodina Dievu. Tas, kā tu dzīvo savu dzīvi, ir saskaņā ar Bībeli. Tu dosi padomus katram līderim, kurš rīkojas pēc Dieva vārda. Dieva vārdam ir pārdabisks spēks. Tu pavadi daudz laika lasot Bībeli, un tāpēc Dievs uzticas tev. Tā ir daļa no pacelšanas. Dievs tevi lietos kā aizstāvi nācijām. Daniela 12:3. Bet saprātīgiem ieredzēs kā debesjums spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīgi mūžam. Atkal 1, 2, 3. Laiks ir tagad, noliktais laiks. Estere 4:14. Kad tu ved cilvēkus taisnībā, tu ved viņus pie Jēzus, kad ved nožēlā. Ienaidnieks cenšas cilvēku dvēseles pēc iespējas vairāk novilkt sev līdz ellē, bet tu palīdzi cilvēku dvēseles vest uz debesīm, tāpēc ienaidnieks nāk pēc tevis. Visa kara darbības, kurā tu tiki trenēta, tu esi īpaši uztrenēta, tu esi gatava savam uzdevumam, tu esi savā uzdevumā, mērķī, un tu jau radi milzīgu bojājumu pret tumsas valstību, un visu, ko ienaidnieks cenšas, lai tevi apturētu, burvestība pret tevi, tas nestrādāja, tas tikai stūma tevi liktenī, Kristus rokās, un tas izgāzās, un nedeva vēlamo rezultātu ienaidniekam,
un tu piepildi visu savā grāmatā, un tu pabeidzi stipri. Varbūt tu daudzus gadus nepareizi gāji, bet tu pabeidzi stipri šajā stundā. Tu tiec atjaunota, Dievs atjauno visus gadus, ko kukainis bija nozadzis. Joēla 2:25. Es jums griezīšu par labu visus tos gadus, kuros jūsu ražu postīs iseņi, viņu cirmeņi, vabols un kukaiņi, dažādi grauzēji. Mans lielais karaspēks, ko es pret jums sūtīju. Un Dievs tevi noķer ļoti ātri. Tā ir ātra atjaunošana, ātra pacelšana. Būs cilvēki, kas uz tevi skatīsies, no kurienes šis cilvēks nāk. Tu dosi Dievam visu godu, Dievs tevi paaugstinās. Tas notiks ātri.